Sveicināt, čaujinieks, labvakar, brīdžerārā diezgan vakarīgs, jā. Cik veķers tur āma, tur jau tur kaut kur, labi tā, nu, karoč, tādā ziņā, labi liet 11:30, jā, vakar pusē, jā. Man ir viens stāsts, un tā būs anekdote. Nu, tad sāk stāstīt, aiziet, jūs tur mani klausat. Nu, tad sāk stāstīt anekdotu. Nu, tad stāst anekdotu, juhidjārā. Nu, tad, anekdotu, es tūlīt sāk stāstīt, jā. Pagam, drīz, mazliet tur, mazliet tur jāpadomā, ko stāstīt, Labi, drīz jau stāstīs, jā. Ko tur jāstāst bija, pagaidzi, es drīz izstāstīšu. Drīz, very nice anecdote today, Kazakna, jā, ok. Jā, tu izstāstīs, drīz, bišķi tā, Jums to mazliet jāpaskatās, ja, kā lai saka, pagaidīt vajag mazliet, es tūlīt tā sāk stāstīt. Jā, jūs, neskrien, es drīz sāk stāstīt. Jūs pagaid lūdzu. Tā, tā, 1, 2, 3, es sāk stāstīt. Drīz, ai. Paga, es neiesaku stāstīt, ko tā es tur stāstīšu, ka man es tās sākums, lai es jums kaut ko varētu izstāstīt. Jūs pagaid mazliet, lūdzu, es drīz sāku stāstīt. Kaut kā. Paga, drīz, blīns, tagad laika apstākļi ārā. Pieņemsim tur kaut kāds lietas līs, es tā anekdotas drīz stāstīs drīz. Jā, jūs mazliet pagaid. Tā, tur bija kaut kas pa vidu, man bija jāstāst, bet anekdotas izstāstīs. Kaut kāda. Jā. Nē, jūs pagaid, jūs tur nesteidzos baigi trakti, jūs tur mierīgi var iedzert teju, jā, tur aiziet pačurāt, bet anekdotes kaut kad izstāstīs, mazliet vēlāk, tālāk, sākumā, tur visādi gadās laika apstākļi, pagaidām nesanāk, man beņas tie peregulē, lai es varētu sākt stāstīt. Jā, tad drīz sāks, jā. Jūs tik galvenais, pagaidi, jā, labi sarunās, jūs gaidiet, es jau gatavs stāstīt, jā. Aiziet, drīz būs, jūs nesēžos pie televizora ekrāniem, pagaidām vēl reklāmas pauzi, jā. Tā jūs tā prātīgi. Man drīz būs jāsāk stāstīt. Jā, tur tā lieta, kad es nevaru ātrāk stāstīt, kamēr nav kam stāstīt. Ko tu es tur stāstīs pats sev? Baigi mani interesē pašam sev stāstīt. Visā stāstam ir dzirdēt, tur viss kaut kur. Man jau apnik pašam sev stāstīt. Es gribu sagaidīt, ka jūs tur ieņem pauzi, jūs variet uzsmēķēt, iedzert teju, kafiju, un tad es tikai sāku stāstīt. Labi, 1 minūte es jums domāju. Nopietni. Tādāk jūs nedzirdēs man stāstamā, viss būs pačakarēts, kas laiks beidzies jau, time out jau. Nekas stāstamē nebūs. Tad mēģināt sākt stāstīt, vai vēl pagaidīt. Man jau gribas izstāstīt, ko es te visu laiku stāstu.
un nekā nesanāk. Man uz jums te jāgaida, es neko nevaru izstāstīt. Nu, tad jūs ir gatavi kaut ko saklausīt un saredzēt. Nu, jau man te sūdīgi redzēt, man arī sūdīgi. Līdz ar to jums kaut ko izstāstīt. Nu, par cik ir reklāmas pauze, nu labi, neņems, jo brauc apakaļ. Tādā ziņā, nu labi, es mēģinu drīz sākt stāstīt, kas man tur bija jāstāst. Nu jā, tagad es jums pajautāšu, ko es te gribēju jums stāstīt, kāpēc man vispār kaut kas jums ir jāstāst. Jūs paši man var izstāstīt, es tāda, man tie stāstamie bailā patīk. Nu jā, ir sevišķi kāpeņu stāstiņā, jā. Nu, šito var norakstīt uz kāpeņu stāstiņiem, nu, tādā ziņā, nu, viena anekdota man it kā jāstāst. Nu, tad kāds tur kaut ko klausīsies, vai ne? Skatīsies, nu, nafiga man te pavēlta jāstāst, blīdz, te kaut kas Jānis Silvs Facebookā, o, to jūs var papētīt dziļāk, tur ir daudz ko stāstīt viņam. Man nav neko, ka man nekāds stāstumi vajag, nav man tikai viena anekdota jāstāst, ja? Nu, davai tad, nu, tad ņems to anekdotu stāstīs. Nu, kaut kad, kad jūs gribat, es jau nezinu, varbūt nevajag stāstīt to anekdotu, nu, jūs tur papēt dziļāk. Kā tur kā, jo Jānis ir Facebookā, o, tās ir meistars uz šitiem kāpeņu stāstiņiem starp citu. Nu, viņi var daudz ko iemācīties visās šitās joks stāstamos, nu, tad es nevaru pastāstīt, es visu jau izstāstīju. Nē, jums būs vienkārši jāizlaiž līdz nākušai reizei mans anekdots stāstamais un pagaidam man jāsaka jums čāvenīgs.